Ik viens cilvēks vai tauta var labāk izprast un iepazīt otru tikai tad, ja viņam ir saglabājusies pārliecība, ka vieta, ģimene, tauta, cilvēki, kultūra, no kurienes viņš nāk, ir vērtība. Tikai tad viņā saglabāsies pašvērtība, pašapziņa un viņš spēj novērtēt citu tautu, valsti un cilvēkus. Televīzijas raidījuma cikls ļaus iepazīt interesantus dzīves stāstus cilvēkus, kas likteņgaitā nokļuvuši Latvijā. Tieši pēdējās dienās sakarā ar satraucošiem notikumiem Ukrainā mēs arvien vairāk aizdomājamies par to, cik nozīmīga ir integrācija. Sabiedrības integrācija nozīmē savstarpēju saprašanos un sadarbību kopīgas valsts ietvaros. Sabiedrības integrācijas pamats ir lojalitāte pret Latvijas valsti, apziņa, ka ikviena individa nākotne un personīgā labklājība ir cieši saistīta ar Latvijas valsts nākotni, tās stabilitāti un drošību. Tās pamats un gatavība labprātīgi pieņemt latviešu valodu kā valsts valodu, cieņa pret latviešu un Latvijā dzīvojušu mazākumtautību valodu un kultūru. Līdzās politiskai integrācijai ļoti nozīmīga loma ir arī sociālai integrācijai un iespējām. Var teikt, ka jelgavniekiem ir paveicies. 2004. gadā apvienojot Jelgavas čigānu, ebreju, krievu, lietuviešu un poļu nacionālās kultūras biedrības tika dibināta Jelgavas Nacionālo kultūras biedrību asociācija. Jelgavā tika atrastas izremontētas telpas un izveidots sabiedrības integrācijas centrs, kurā darbojas kultūras biedrību asociācija un citas ar sabiedrības integrācijas norisēm saistītas nevalstiskās organizācijas. Tā ir vieta, kur satikties būt kopā arī tiem, kas aktīvi darbojas Ukraiņu kultūras centrā Džerelo. Tur arī mēs sastapām patiesu savas Ukraiņu tautas garīgo vērtību kopēju Konstantīnu Overčenko, kurš dzimis 1920. gadā Novogeorgievskā, Kirovogradas pusē. 1939. gadā viņa iesauc armijā un nākas karot, nonākot līdz Igaunijai, Sāremā salai. Kad samsala ieņem vācieši, ar laivu mēs gribējam padiet pārpeldēt Irbenes. Un mēs domājam, ka tur otrā puse būs Krievi, būs mūsu karavīri, ja? Bet pie pašā krasta mums ieņem vācieši uz ūdeni, ja? Un dzīves visgrūtākais laiks Salaspils koncentrācijas nometne. Nežēlīga izdzīvošana, izslimots tīvs, vairāk kārtēji bēgšanas mēģinājumi, šausmas un vienlaicīgi palēmēšanās nonākot strādāt pie zemniekiem, nonākot pie Latvijas partizāniem. Protams, ka beidzoties karam, viņš gribēja atgriezties dzimtenē, bet kāds no tā laika ierēģiem viņam pavisam godīgi pateica, ka tā ir iespēja atkal nonākt citā nometnē, jau Sibīrijas plašumos. Viņu Latvijas partizānu štābs 1944. gadā aizsūta uz Jelgavu veikt atmīnēšanas darbus. Te, kā kolēģi, sastapta mūža mīlestība latvieta Velta, un mirkli netika pamesta novārtā rakstniecība. Rakstīju visu laiku. Ukraiņu valodā es rakstīju, sūtīju uz Ukrainu, tur drukāju, vienreiz man no Ukrainā, no viena tas žurnāla pateica, ka rakstīšu, jūs dzīvojat Latvijā cik ilgi, kāpēc jūs neko man neatsūtījat no tulkojumu, no latviešu? Es pēc tam saku tulkot. Lūk fragments no Raiņa dzejoļa Laustās Priedes. Над морем промчалася буря страшна, і сосни струнки поламала вона. До себе морська далина їх гукала, вони як росли, ne ziegnūšies upālī. Aizvien vairāk tiek iemīlēta Latvija un tās literārās vērtības. Pa šiem gadiem ir iztulkotas vairāk nekā 2000 latvju dainas. Gan Ukrainā, gan Latvijā iznākušas grāmatas, kurās ukraiņu valodā iztulkotas latviešu tautas pasakas. Artūra Lielā karavēles iziet okeānā, Laimoņa vādzemnieka Līvsala zēni, bet ar Knuta Skujnieka atbalstu ir izdots latviešu dzejas krājums Latvija poetična. Konstantīnam un viņa sievai Veltai piedzima dēls Igors, bet 1975. gadā pasauli ieraudzīja Konstantīna mazdēls Aleksandrs, kurš arī savā ģimenē tur cieņā ukraiņu tradīcijas. Katru mirkli dzirdu ukraiņu valodu, jo bērni mums tagad arī runā ukraiņu valodā, ja? Un man nav nekādas pretenzijas. Es esmu ļoti apmierināta, ja mani bērni zinās gan krievu, gan latviešu, gan angļu, gan ukraiņu valodu. Starp citu, es arī varu parunāt ukraiņu valodā, bet ļoti kautrējos. Knuts Skujnieks par ukraiņu dzejnieku ir teicis: ir gājputni, kas tikai ar spārnu galiem pārlidojot pieskaras tai poētiskai ainavai, ko redz viņu skati. Bet ir arī tādi, kas pārlūko savu poēzijas zemi visos gada laikos, visos vēstures pagriezienos. Tie ir daļa no mūsu pašu zemes. Tāds ir Latvijas ukraiņu dzejnieks Kosts Overčenko. Šī zeme jau no bargiem kara gadiem kļūsi par viņa likteni.
Bet neskatoties uz likteņa līkločiem, Konstantīns mīl Latviju un mīl arī Ukrainu un ļoti pārdzīvo par to, kas šobrīd notiek viņa dzimtajā zemē.